Šajā brīdī aktuālākais jautājums ir par mēslošanu. Vai visi saprot un spēj izanalizēt tos datus, ko viņi iegūst līdz ar augšņu analīzēm? Būtībā minerāli mēsli tirgū kā tādi ir pieejami, bet jautājums, kurā brīdī? Tā izdevuma daļa patiesībā uz tā fona ir viena no vismazākajiem attiecībā par to efektivitāti un ko var sasniegt. Digitālās tehnoloģijas ir priekš tam nevis, lai mēs tērētu vairāk, bet lai mēs tērētu mazāk. Un tas ir visgraujošākais faktors attiecībā uz ražu. Tauriņa spārna vēziens kaut kur klusajā okeānā ietekmē, uztaisa orkānu kaut kur citā pasaules malā. Labdien, mani sauc Mihails Vilcāns, un šodien mēs uzsākam Linas Agro podcastu sēriju Audzēt un augt. Un šodienas temats ir par augsnes veselību, mēslošanu, augšņu analīzēm, kur mēs izrunāsim svarīgākos tematus, kas skar konkrētu problēmu un arī šo problēmu risināšanu. Sarunu sākam ar mūsu Vidzemes reģionā galveno agronomi vai agronomu vadītāju Sendiju. Tad Sendija pastāsta par sevi. Ko tu ikdienā dari, ar ko tu nodarbojies un kāpēc tu esi šeit? Jā, sveiki! Es Linas Agro strādāju jau vairāk kā 3 gadus. Un Linas Agro darba gaitas es uzsāku kā agronoma konsultante, bet šobrīd jau vairāk kā gadu es esmu Vidzemes reģiona vadītāja, bet paralēli komandas vadīšanai es vēl joprojām arī konsultēju lauksaimniekus. Un jā, es šeit šodien esmu, visticamāk tādēļ, lai dalītos savā pieredzē. Kas tad ir tas svarīgākais pie plānošanas? Vai tas būs augšņu analīzes, vai tur zemnieki vienkārši jāiet un jāmeslo, neskatoties to, kas notiek tālāk? Kad ir tā pieredze komunicēt ar zemniekiem, kad ir līmeņi? Jā, principā visi lauksaimnieki apzinās to, ka viss sākas no augsnes. Tad līdz ar to arī šajā brīdī aktuālākais jautājums ir par mēslošanu. Un, ja mēs runājam par lauksaimnieku līmeņiem, man īsti negribētos viņus sadalīt kaut kādos līmeņos. Es drīzāk varētu teikt, ka ir lauksaimnieki, kas vairāk iedziļinās kaut kādos tematos, un tad ir lauksaimnieki, kas varbūt tik ļoti neiedziļinās, bet viņi izmanto konsultantu pakalpojumus, kas toties var viņiem sniegt labāko risinājumu. Un šajā brīdī aktuālākais jautājums ir par mēslošanu, un līdz ar to tas arī ir tas jautājums, uz ko šobrīd lauksaimnieki gaida atbildes un kādas jautājumus viņš šobrīd arī uzdod. Tavuprāt, vai visi lauksaimnieki izmanto iespējas veikt tas analīzes un kādas analīzes viņi veic? Jā, runājot par mēslošanu, par augsnes veselības uzlabošanu, protams, visam pamatā ir augšņu analīzes. Es varu teikt, ka šobrīd jau aizvien vairāk lauksaimnieki arī to apzinās, ka bez augsnes analīzēm nav iespējams saprast, kādi elementi augsnē nepieciešami un kā iegūt potenciāli augstāko ražu. Tādēļ es varētu teikt, ka šajā brīdī lauksaimnieki par to domā vairāk, arī vairāk iedziļinās šajā jautājumā, bet vairāk tieši tādā makroelementu līmenī un pH līmenī, tīri, lai saprastu, kādus kultūraugus viņi var audzēt, kādi kultūraugi ir piemērotāki viņu augsnēm, kā arī, lai saprastu, kā efektīvāk veikt mēslošanu savā saimniecībā, jo, protams, ka lauksaimnieku galvenais mērķis ir efektīgi mēslot ar pēc iespējas mazāk ekonomiskajiem izdevumiem. Tad tāds jautājums, vai visi saprot un spēj izanalizēt tos datus, ko viņi iegūst līdz ar augšņu analīzēm? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo lielākoties viss, protams, nebeidzas ar to, ka lauksaimnieki veic šīs analīzes. Protams, pēc tam ir nepieciešams arī šīs analīzes izanalizēt un arī pielietot praksē.
Bet, diemžēl jāsaka, ka vēl joprojām ir saimniecības, kuras veic šīs augšņu analīzes, bet pēc tam praksē viņas neizmanto, jo tajā brīdī, kad viņi saņem šīs augšņu analīžu rezultātus, viņi viņus atver vai no elektroniskā formātā, vai arī drukātā formātā, un bieži vien ir tā, ka atverot šīs analīzes, viņi nobīstas no tā, ko viņi tur redz, jo viņi īsti varbūt uzreiz nesaprot, kas ko nozīmē. Tādēļ ir ļoti svarīgi tajā brīdī, ka viņiem ir kāds, kas viņus pakonsultē, vai kāds, kas var vairāk palīdzēt tieši izprast, kas tajās analīzēs ir veikts. Bieži vien arī šajās analīzēs ir norādīts rekomendācijas, kā tad uzlabot augsnes stāvokli. Bet, jā, es teiktu, ka galvenais nosacījums ir izprast šos rezultātus un pēc tam viņus pielietot. Runāt par tām tehnoloģijām, ko biežāk vispār viņi pielieto, lai pēc tam integrētu viņu tā kā savā ikdienā mēslošanu. Tas ir kaut kāds digitāls kartes, vai tas ir kaut kādi citi uzskaitas rīki. Vai Jā, kādi... tas arī ir dažādi. Ir, protams, tā, kas izmanto šīs augšņu analīzes jau uzreiz savās GPS sistēmās, tad tur viss jau ir pielāgots konkrēti šai schēmai, un tad uzreiz arī viņi ievadot šīs kartes iekšā GPS sistēmā, viņiem šī mēslošanas devu noteikšana notiek automātiski, un tad tas ir tas vieglākais ceļš, vieglākais variants. Otrs variants ir tad, kad šīs iekārtas, šie agregāti nav aprīkoti ar šādām sistēmām, tad gan tur ir cītīgāk katram jāsako līdzi pie devām, kas ir diezgan komplicēts process, tāpēc, ka, protams, ka augsne vienā laukā mainās, tāpat tās arī mainās to pašu makroelementu daudzums, kas attiecās, teiksim, uz minerālu mēslu veidiem un to pieejamību. Tas atkal ir jautājums par plānošanu, jo būtībā minerālu mēsli tirgū kā tādi ir pieejami, bet jautājums, kurā brīdī. Ja mēs, teiksim, sākam plānot mēslošanu pirms jaunās sezonas, jau laicīgi domājam, zinām, ka mums vajadzēs konkrēto mēslošanas līdzekli konkrētajā daudzumā, tad mēs varam viņu iegādāties tad, kad viņš ir pieejams. Tad, ja, teiksim, mēs to darām pēdējā brīdī, tad, protams, tirgus situācija var būt tāda, ka mēs varam nedabūt vēlamo mēslošanas līdzekli. Tad jāsaka plānot laicīgi. Jā, jo būtībā, ja ir šīs augšņu kartes, tad jau var diezgan arī precīzi izrēķināt, cik tad daudz tev vajadzēs to mēslojumu konkrēti. Tad tas jau uzreiz atvieglo to darbu. Un tad, balstoties uz to, atkal tad var skatīties, kādu mēslošanas līdzekli izmantot. Tas jau ir atkal no katra paša atkarīgs. Tu teici, ka kādreiz arī taisi tas mēslošanas kartes arī saviem klientiem, ja? Tad pavērtējot to tajā periodā, kurā tu jau aktīvi darbojies lauksaimniecībā, vai tu redzēji kaut kādu pozitīvu dinamiku, teiksim, vienas saimniecības ietvaros, kad viņi tikko uzsaka, teiksim, iet ciešāk ar to saucamo viedo vai precīzo lauksaimniecību, un kāds ir iespējas uz to gala iznākumu? Es domāju, ir raža, kvalitāte, vai tas redzams un jūtams? Jā, es varu teikt, ka var redzēt rezultātu, un tas laikam ir tas pats galvenais, ka lauksaimniekiem vienmēr ir svarīgi redzēt rezultātu. Ja viņi redz rezultātus, tad viņi saprot, ka tas strādā. Un līdzīgi ir arī ar šīm augšņu kartēm un mēslošanas schēmām. Ja, teiksim, strādājot pēc šīs schēmas, viņi redz, ka viņi, teiksim, kaut ko var ietaupīt, ka tas nav standarta, teiksim, kā katru gadu tas ir darīts ar konkrēto devu, ar konkrēto, piemēram, NPK vai slāpekļa līdzekli, konkrēti viena deva visiem laukiem, un visa tehnoloģija pilnīgi vienāda visai saimniecībai. Bet tiklīdz tu sāc pielāgoties konkrētai situācijai, tad
tomēr var sajust to atšķirību tajā, pirmkārt, jau arī cik daudz mēslošanas līdzeklis tiek izmantots realitātē, skatoties tīri pēc vajadzības, pēc nepieciešamības. Un otrkārt, jau arī tas viss tomēr pēc tam atdurās uz to ekonomisko aspektu, kas arī nav mazsvarīgi, jo bieži vien ir tā, ka konkrēti kaut kādos gadījumos var redzēt, ka tomēr katru gadu ir lietots šis mēslošanas līdzeklis tajā devā, bet pēc tam izrādās, ka šī deva ir bijusi par lielu, un tur ir redzams ievērojams ietaupījums, jau paskatoties pēc sezonas. Un tā kā tas arī ir ļoti, ļoti liels iegūms, uz ko lauksaimnieki labi atsaucas. Un, protams, arī tas, ka viņiem ir iespēja izmēģināt kaut kādus jaunus mēslošanas līdzekļus, jo viņi sāk skatīties vairāk tīri uz tīrvielu, kas arī vēl aizvien ir kaut kādā mērā tāda problēma, ka daļa lauksaimnieku vēl ir pieraduši pie šī, ka viņi rēķina konkrētās devas, bet nedomā par tīrvielām. Bet tīrvielas ir diezgan svarīgas, it īpaši, ja mēs runājam par NPK, tad ir diezgan svarīgi, vai šajā saturā ir pieņemsim 15%, piemēram, fosfors, vai tur ir 26% fosfors. Tā ir milzīga atšķirība. Līdz ar to es gribētu teikt, ka arī augšņu karšu vispār izmantošana saimniecībā ir arī diezgan izglītojošs process priekš pašiem lauksaimniekiem un diezgan izzinošs. Tad, ja mēs sumarizējam, tad pa lielam pirmais, izmantojot tās tehnoloģijas, mēs varam ietaupīt, un otrs, mēs varam stabilizēt. Tad pa lielam iegūstot stabilu ražu, uzlabojot arī tas kvalitāti, un arī paaugstinot augsnes auglību un tas veselību. Taisnība, jo būtībā galvenais mērķis jau ir iegūt potenciāli augstāko ražu ar pēc iespējas mazāk līdzekļiem. Un tad vēl viens jautājums ir par makroelementiem. Ja? Tad mums ir elementi, kas ir pieejami tirgu un ir izmantojami, teiksim, pie augsnes mēslošanas, ja? Un ir vēl cits veids, kā šistošie NPK, pieņemsim. Ja? Vai tas, kas tev iztrūkst augsnē, tu vari tā kā kaut kādā veidā nokompensēt ar lapu mēslojumu, un kā tas pēc tam iespaido turpmāko to saucamo auga dzīves ciklu un arī augsnes veselību? Kā jau minēju, ka viss sākas ar augsni. Tādēļ es varētu teikt, ka, protams, lapu mēslojums ir laba lieta un to noteikti vajag, bet viss sākas primāri ar pamatmēslošanu. Ja mēs nemēslojam augsni, ja mēs neuzturam augsnē auglību, tad ar lapu mēslojumu mēs nevaram panākt augstāko efektivitāti, kādu mēs varētu panākt tad, ja mums ir sakārtota augsnes auglība un sakārtota mēslošana saimniecībā. Es gribētu teikt, ka tas iet pēc kārtas. Pirmkārt, mēs sakārtojam augstu, un pēc tam tad mēs skatāmies konkrēti, ko mēs varam iedot augam papildus. Jo, protams, lapu mēslojums ir ļoti svarīgs augam, bet mums ir jāsaprot, ka, lai mēs to augu izaudzētu, lai mēs viņu uzturētu veselīgi, viņam ir nepieciešams no kā augt. Tādēļ, jā, es varētu teikt, ka, protams, vēl joprojām balstoties arī uz to, kādas ir minerālu mēslu cenu svārstības un kāda ir bijusi situācija minerālu mēslu tirgū pēdējos gados, protams, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā varētu ietaupīt uz mēslošanu, vai lapu mēslojums var aizstāt pamatmēslojumu. Šādu veidu jautājumu pēdējās sezonās izskan ļoti bieži, bet lai vai kā mēs gribētu visu padarīt pēc iespējas ekonomiskāk un izmantot pēc iespējas mazāk līdzekļus, tomēr pamatmēslošana ir visam pamatā. Un lapu mēslojums tad nāk attiecīgi pēc tam.
Uz kā mēģina ietaupīt zemnieks? Vai tas būs NPK vai slāpeklis vai mikroelementi? Diemžēl jāsaka, ka mēģina ietaupīt vairāk uz NPK, uz slāpekli. Būtībā slāpekli tad pielāgo, bet, jā, ja pieņemsim, ir jāizslēdz konkrēti, jāizvēlās, teiksim, ko izslēgt saimniecībā, tad visbiežāk tomēr lauksaimnieki izvēlās izslēgt NPK, jo viņiem šķiet, ka tajā brīdī labi neuzlikšu NPK šogad, uzlikšu, piemēram, nākamajā gadā. Bet jautājums, kāds ir tas augsnes stāvoklis, vai viņš ir tik pietiekami labā stāvoklī jau šobrīd? Tas ir labs jautājums. Tas ir jāvērtē katrā saimniecībā individuāli. Bet būtībā, ko es esmu redzējusi savā pieredzē, kādas vispār ir augsnes, kāda ir šo elementu sastāva augsnēs, es nevarētu teikt, ka mēs varam tā atļauties nelietot mēslojumu un sagaidīt iegūt potenciāli augstāko ražu. Ka tas tomēr iet roku rokā un augsnē tomēr, ja mēs gribam no augsnes kaut ko iznest, mums viņai ir arī kaut kas jādod. Jā, un es domāju, šī jautājuma izpētē mums palīdzēs mūsu paaicinātie eksperti. Un tad paldies tev par tavu pieredzi un viedokli. Noteikti mēģināsim risināt. Otrajā daļā mēs esam uzaicinājuši pie sevis divus nozares lielākos speciālistus Agnesi no SIA Jāra Latvijā un Gati no Agrikon kompānijas. Jūs esat dzirdējuši mūsu agronomus īso stāstu par to, kas notiek viņas ikdienā. Un es gribēju jums palūgt, lai jūs izstāstītu par sevi nedaudz, kas jūs esat, ar ko jūs nodarbojaties un kas jums šai nozarē liekas tik interesants, kad jūs vēl joprojām darat to labo darbu, kas ir saistīts ar mēslošanu, ar principā to izēvielu nodrošināšanu, lai mums būtu ko ēst galvā. Kā Mihails minēja, esmu Agnese Pinka, Jāra Latvija agronome. Jārā strādā jau 12 gadus, bet tādā, teiksim, agronomijā un tīri minerālmāslu nozarē esmu jau vairāk kā 20 gadus. Tas, kas man patīk savā, teiksim, tā statusā, ka es ļoti esmu koncentrējusies tiešām uz mēslošanas līdzekļiem un varbūt arī, teiksim, saprotu un zinu diezgan daudz ko tieši par mēslošanas līdzekļiem. Protams, arī par pielietošanu, par jaunajām tehnoloģijām, bet, mans fokus ir mēslošanas līdzekļi, jā, un to, teiksim, izmantošana. Jā, labdien. Es savukārt esmu no precīzās laukopības jomas. Ikdienā rūpējos par to, ka pārvēršu saimniecību no klasiskas ražošanas uz informācijā balstītu ražošanu un sagādāju gan instrumentus, gan arī nodrošinu pakalpojumus, kas palīdz katrā lauka nogabalā tieši novērtēt augsnes auglības jautājumus, secināt problēmas un arī konkrēti arī rīkoties. Un tamdēļ, cīnos tieši par efektivitāti. Tu minēji problēmas un sekas. Tad varbūt no jūsu skatu punkta, kā tas izskatās jūs kā profesionāļi, viens pārstāv, teiksim, to saucamo digitālo vidi un augšņu analīzes analītiku, tu Agnese vairāk ar mēslošanas līdzekļiem un tehnoloģijām, jā. Kā jūs to problēmu mūsdienās redzat tīri Latvijas griezumā? Cik advancēta vispār tā lauksaimniecība mums ir, ja mēs salīdzinām viņu tā kā globālā mērogā? Protams, ka mēs virzamies ārkārtīgi lieliem soļiem šīs, teiksim, advancētības virzienā, bet tajā pašā laikā ir, gan augsnē, gan arī mums pašiem ir jāsakārto šīs pamatzināšanas. Un tikai tā, tas ir mans uzskats, un saprotot šīs pamatlietas, tad mēs arī varam, lauksaimnieks kopā ar mums tad var virzīties šī advancētības virzienā, jo, bet ir jāsaprot sākumā, teiksim, tās tiešām, kā saka, basics, un tad nāk visas, teiksim, gudrības. Runājot par tām tehnoloģijām, pirmais pieejamība, jā, mēs saprotam, ka tādas lielas firmas vai uzņēmumi kā Jāra
investē diezgan daudz līdzekļus tehnoloģiju attīstībā, viņa integrācijā ikdienā, ja? Bet vai tas ir viegli zemniekam? Pirmais tas zināšanu līmenis, un otrs saucamas izmaksas, ja, kas rodas vēl papildus tam, ko viņš ikdienā dara. Ja, teiksim, ja tas ir tehnoloģijas, tie noteikti ir sensori, ja tie ir kaut kādi specifiski mēslošanas līdzekļi, tas jau ir izmaksas uz viņu tā kā iegādi. Ja. Kā tava skatījumā tas vispār izskatās mūsdienu ekonomika un kā tas iespaido vispār to progresu? Tu iezīmē tādu ļoti plašu to mērogu, bet, ja skatāmies uz jautājumu pirmo daļu, tad tiešām jāra beidzamos, teikšu, 11 gadu laikā, bet, protams, tas lielākais progress ir beidzamā 10 gada, kad ir virzība digitālo tehnoloģiju attīstībā. Bet, ja mēs atkal skatāmies uz izmaksām, tad digitālās tehnoloģijas ir priekš tam nevis, lai mēs tērētu vairāk, bet lai mēs tērētu mazāk, jo visas, teiksim, prasības, ko mums piespiež vai, kaut kādā mērā arī, ja var teikt, Eiropa, tas viss ir virzīts, lai samazinātu resursu tēriņu, bet tajā pašā laikā es vienmēr saku, skatāmies no otras puses. Lauksaimnieks jau arī nav ieinteresēts tērēt vairāk. Lauksaimnieks ir ieinteresēts, kā Sendija teica, tērēt ar mazākiem līdzekļiem, panākt lielāko efektu, un līdz ar to arī šīs visas digitālās tehnoloģijas ir virzītas tieši uz to, un tad lauksaimnieks var izvēlēties, vai viņš grib, teiksim, saņemt kaut kādu, brangu paketi, un, piemēram, un būt ļoti precīzi, un es tā kā velku uz Agrikonu, uz sensoru, piemēram, bet tikpat labi tu var būt digitāls ar ļoti praktiski bez izmaksām, jo, ja es drīkstu pieminēt Atfarm, kas ir mūsu satelītu, teiksim, pakalpojums, un arī N-testeris, mēs šobrīd to piedāvājam pilnīgi par brīvu velti, un līdz ar to tad tas ir veids, kā pamēģināt šo digitālo, šo precīzo, un tas mūsu gadījumā tas nemaksā neko. Kā tu varbūt to arī pastāstīt vispār tā kā ikdienā, ar ko tu saskāries, ja, un kā tas tā kā tavs darbs iespaido vispār zemnieka agronoma ikdienu? Jā. Es bišķi piebildīšu un piekritīšu, ko minēja Agnese par to, ka Latvijā ir diezgan labs progress tieši saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu, ja mēs salīdzinām starptautiski, tā kā latviešu saimnieki ir virzīti uz to. Vēl viens motīvs saimniekiem strādāt ir ne tikai šie noteikumi, bet arī svārstības tīri ekonomiski izejvielas maksā līdzekļus vairāk. Man tieši pieredze, ka tad, kad pacēlās izejvielu cena, tad bija lielāks fokus uz efektivitāti, un tehnoloģija šeit bija pirmais, kas nāca saimniekiem par rokai. Un Latvijā dotā brīdī ir tuvojās 100 saimniecības, kas izmanto jāras sensoru tehnoloģiju, kas ir, teiksim, tādu advancētākā. Es domāju, ka pieskaitot arī satelītus un tā tālāk, mēs varam teikt, ka diezgan daudz, 200-300 saimniecības izmanto noteikti kaut ko no tā slāpekļa menedžmentā. Un ja runājam par fosforu kāliju, kas ir tomēr atsevišķi nodalāms, un kaļķošanas tehnoloģiju izmantošana šomā izēvielu lietošanā, tad tur ir jau 300 pāri saimniecības noteikti iet. Bet runa iet par tām traknākajām saimniecībām, kas ir platību ziņā, tas nozīmē liela daļa Latvijas platība tiek strādāt jau modernām tehnoloģijām. Un tā mana ikdiena saistās ar to, kad par to, kas saimniekam ar ko jārēķinās, ir tā izdevuma daļa patiesībā uz tā fona ir viena no vismazākajiem attiecībā par to efektivitāti un ko var sasniegt. Bet grūtākais, kas saimniekam ir, neteiksim grūtākais, bet biežāk sastopams šķērslis, ir mainīt, principā, metodiku un pieejas, kā strādā saimniecībā. Un tomēr tas paprasa arī zināmu upurēšanos, arī iedziļināties un monitorēt notikumus uz tīruma, kalibrēt šīs tehnoloģijas, un tas paprasa papildus laiku, un tam saimniekam uz to ejot ir jābūt gatavam kaut kam tādam. Mēs no mūsu puses esam, protams, ikdienā mēs esam nodrošinājuši tik maksimāli komfortablus tās tehnoloģijas izmantošanas iespējas, cik vien ir iespējams, bet, protams, kad bez tehnoloģijas strādāt vienkārši ir konstantām devām un
vēl mehāniskiem kaisītājiem tas komforts nav aizstājams. Protams, tos tik viegli vairs nav ar tehnoloģijām, bet tas ir tas, jā, ko es gribēju pieminēt. Ir jārēķinās, kad ir jāiedziļinās un bišķi vairāk jāveltā laiks dažādām kalibrēšanām. Nu, un ko mēs tādā veidā arī daram, mēs arī piegādājam tehnoloģijas. Mēs, principā, tehnoloģiju saimniekam nododam rokās tad, ka mēs esam pārliecinājušies, ka viņš ir apgūvis, kā to visu var izmantot, cik tas ir viegli, kā tas ir ar viņa mašīnām, viņa iekārtām mājās un kas viņam varētu saimniecībā uzņemties vienu vai otru atbildību kaut kādās lauku monitorēšanās un tā tālāk. Tā kā, ikdienā ar to vien nodarbojamies un progress ir. Tagad ir 15 gadi, kopš es esmu tirgu ar šo jomu. Un virziens ir tikai uz augšu. Paturpinot par to mērķa auditoriju. Jautājums, tu biji arī nedaudz ieskicējis, ka tas ir, dažas tehnoloģijas ir varbūt vairāk lietotas lielākas, tādās treknākās saimniecības. Kā ir ar mazajiem? Vai viņi lieto to, viņi gatavi, vai tur ir interese no viņiem, teiksim, 30, 50, 100 hektāru saimniecības? 100 jau diezgan liels pa lielam, es teikšu. Tad, kad 1-2 gadu ietvaros attaisnojās šo iekārtu iegādāties, pat neskaitot līdzfinansējums, kas arī diezgan tehnoloģijām šodien iet līdzi, bet ja bez tā jau 1-2 gados attaisnojas, tāpēc arī par 200 hektāru saimniecības pāriet jau uz šo nākamo līmeni. Bet mazāk izmēri viennozīmīgi satelīta sistēmas ir tas, kuru var iet un labāk nekā konstantām devām, viennozīmīgi efektīvāk nostrādās. Par pamatu mēslošanu, kas ir saistīta, kur es minu vairāk kaļķošanas jautājumu, fosforu kālija, balansēšana augsnē, tas arī nav ierobežojumi hektāros, jo saimnieks nepērk tīri nekādu vienu sistēmu, nopērk pakalpojumu par konkrētiem hektāriem, un tur arī no 50 hektāriem uz augšu zināt, kurā vietām un laukam ir nepieciešams kaļķot un kur tam nav nekādas nozīmes. Ir ļoti vērtīgi, un tad tā kā tās platības sākās no tā. Ir tieši, kā liela izmēra saimniecībām ir jau savi izaicinājumi, jo tur ir parasti cilvēka resursu trūkums. Ja mēs skatāmies to pret 1 hektāru, cik tas cilvēks kaut vai ir zinošs agronoms saimniecībā, bet hektāri vai nu ir 2 vai 7 tūkstoši, ja? Tā ir liela starpība, ka tas viens cilvēks nevar nomenedžēt visus laukus, un viņiem atkal lielām saimniecībām ir citi izaicinājumi, kā viņi var strādāt gudri, bet tai pašā laikā tikt galā ar visu laicīgi. Runājot par to tehnoloģiju detalizāciju, cik vispār tā saucama rezolūcija, vai mēs runājam tur par kvadrātmetriem, vai tie ir 10 uz 10 metri? Jā, vidēji augsnes īpašības, kurā mēs ieskaitām pamatelements, fosfors, kālijas, pH, kur tiek koriģēts organisko vielu, ar ko var arī vēl pārkoriģēt. Tas mainās vidēji pa 50 uz 50 metriem. Arī tas ir vidējais rādītājs, bet tas ir tā kā pikselis. Bet runājot par slāpekli, sēru un auga aizsardzības līdzekļu nepieciešamību koriģēt, tas iestājās ik pa 20 metriem vidēji, 20 uz 20 pikseli. Jo smalkāks tas elements, ar kuru tev ir jāstrādā, jo augstāka tā detalizācija. Lielāka efektivitāte. Līdzīgi kā bildei. Jo labāk izšķirtspēja, jo skaidrāk bildi. Ir jautājums jau tā kā tuvāk pie zemnieka. Ko parasti viņi grib redzēt? Kas viņiem liekas tāds svarīgākais? Tas būs fosfors, kālijs, kas ir ar slāpekli? Gan. Idejiski tas par reģionāli var atkarīgs. Protams, zemgalē vairāk satrauks jautājumi par slāpekli. Citos reģionos, kur visbiežākā problēma ir pH. Protams, tas pH ir primārais, kas vairāk satrauc. Otrs sekundāri ir fosfors. Fosfors ir tipiski visas Latvijas problēma. Teiksim, 2/3 Latvijas platību neatbilst tas fosforu līmenis, kā ir nepieciešams. Izmaiņot augsnes reakcija arī ir ārpus zemgales reģiona arī 2/3 platību ir ar neatbilstošu pH līmeni. Tas ir visgraujošākais faktors attiecībā uz ražu un visu pārējo, ko saimnieks ko dara uz tīrumu. Un tā kā fokus ir uz šiem teiksim, reģionāli un katram tomēr ir savs. Atgriežoties pie pH temata, tad
Jā, mēs nokonstatējam, ka tur ir tā problēma. Kā tu minēji, tur varētu būt pie 70% Latvijas augsnēm, kurām Ārpus zemes. vajadzētu. Jā, ārpus zemgales. Jā. Tas ir tāds reģionālais, tipiskais, es domāju, faktors, kas ir diezgan labs tiem, kas dzīvo šajā reģionā. Ne? Bet, ja tas līmenis ir tuvu tam, kas būtu vajadzīgs tomēr, lai dabūtu to lielo ražu, bet tomēr mēs lietojam mēslošanas līdzekļus, kas nedaudz to situāciju var pamainīt, vai ne? Kā ir ar preventīvo darbu? Kādas ir rekomendācijas? Par pH runājot, tad atkarībā no kultūra auga, bet pa lielam tos, ko mēs Latvijā audzējam, tad saimniekiem, kuriem ir ļoti zems pH, kas ir apmēram 3. daļa, tad arī Vidzemes, Latgales un Kurzemes saimniecībā, tur tas ražas zudums, ko nodrošina šis ļoti zemais pH, kaut ko nevis nodrošina, bet ir sagādājis, diemžēl, ir savi no 35 līdz 45%. Un tas nav maz. Ja? Un tad novēršot to, mēs īstenībā novēršam ļoti daudz faktorus. Un kopumā sakārtojot augsnes auglību ne tikai ar pH, bet tas gan ir visefektīvākais, bet plus vēl fosforu un kāliju, mēs saimnieks iegūst vislielāko stabilitāti, un Sandra arī pieminēja par stabilitāti, par to, ka tieši kritiskajos gados, jo visus lauksimniekus satrauc kritiskie gadi, kad tev tie ienākumi aiziet tik zemu lejā, ka tu tos izdevumus nevar atnest atpakaļ. Bet tad dabā kā notiek, ja ir ideāla sezona, kad ir mitrums, siltums un gaiss augsnē, tad arī pie zema resursa un arī pie salīdzinoši skābas augsnes vienalga tie barības elementi un apstākļi augumi tiks nodrošināti labāk, un mēs sasniedzam salīdzinoši tādas pieņemamas ražas. Bet tikko kā ir stresaina sezona, tad ir tas lielais zāģis, un tāpēc šī te sakārtošana pH, fosfora, tie pirmie primārie ir tie tik nozīmīgi. Tas ir tas darbs, kas principā jādara katrai saimniecībai, vai ja pat tur ir tikai nelielas problēmas, vai tikai sāk iezīmēties, jebkurā gadījumā ir jāsāk domāt par to, ka varbūt būtu nepieciešams koreģēt pH līmeni. Jā. Un mēs... Bet es varbūt gribu arī pastīties tieši no mēslošanas līdzekļu aspekta, kā es sevi nopozicionēju, ka mēslošanas līdzekļu pārzinātāji arī augsnes pH un mēslošanas līdzekļu lietošana. Un sevišķi, piemēram, slāpekli saturošie, vai mums ir jāsaprot tās slāpekļu formas, kuras ir mēslošanas līdzekļos, jo, piemēram, mēs zinām, ka jebkurš mēslošanas līdzeklis ir fizioloģiski skābs, un ja mēs apzināti vēl skābās augsnēs lietojam fizioloģiski skābus mēslošanas līdzekļus, kas, piemēram, ir amonijas sulfāts. Ja es atkal drīkst pieminēt kādu nosaukumu, tad, teiksim, tur jau digitālais vairs nepalīdzēs. Tur ir jābūt zināšanām par to, kas ir, kā es saku, rakstīts uz maisa, zināšanām par to, kādas formas satur katrs mēslošanas līdzeklis, un arī, tad arī saprast, vai vispār saimniecībā, kurā, piemēram, augsnes pH ir 5,5, vai vispār lietot mēslošanas līdzekli, kas vēl vairāk šo situāciju, jo tas nav tā, mazliet, tas ir diezgan būtiski. Jā. 300 līdz pat 500 kilogrami kalcija, karbonāda ekvivalenta, kas, Tā kā saimniecības, kuras ir šī, teiksim, kaut kādā, kā tu teici, riska zonā, tas ir viens no jautājumiem, par kuru arī der aizdomāties. Kā vispār no prakses, vai ir daudz tādu zemnieku, kas reāli aizdomās par to, kādu konkrēti mēslošanas līdzekļu pie noteiktiem pH viņiem būtu jālieto? Vai tā informācija viņiem ir tik viegli pieejama? Es teikšu, ka es ceru, ka aizvien vairāk, jo, teikšu godīgi, diezgan apzināti šo informāciju, tā kā cenšamies līdz lauksaimniekiem aiznest. Es teikšu arī tas, ka ļoti liela nozīme ir šim cenas faktoram, jo, teiksim, mēs redzam, kā Sandija teica, mēs redzam tikai cenu par tonu, bet šīs tonas cenas vienmēr slēpjas pirmkārtām jau
tīrvielas cena, otrām kārtām izmantošanās efektivitātes cena. Nu, es pilnīgi vienkārši runāju šobrīd, piemēram, par slāpekli saturošiem mēslošanas līdzekļiem. Tad vēl slēpjās šis faktors, ko mēs patiesībā kaut kādus mīnusus iedodam tiešām šo augsni, piemēram, skābinot, kaut kāda barības elementu, teiksim, nepieejamība. Un tā kā tas nav tā vienkārši tonnas cena mēslošanas līdzeklim, tur ir daudz tie faktori, kas ir aiz cenas, kurus būtu vērts zināt un tad novērtēt šī mēslošanas līdzekļa patieso cenu. Pie šī temata, kas īsti veido tad to slāpekļa cenu vai mēslošanas līdzekļa cenu? Vai tas ir gāzes cenas tirgu, vai tas ir politisks kaut kāds aspekts? Nu, šeit varētu atbildēt ar teicienu, ka tauriņa spārna vēziens kaut kur klusajā okeānā ietekmē uztaisa orkānu kaut kur citā pasaules malā. Un man šķiet, ka to varētu attiecināt varbūt dažkārt arī uz mēslošanas līdzekļu cenām, jo skaidrs ir tas, ka ne jau lokāli šīs cenas tiek noteiktas. Lokāli varbūt varētu būt kaut kāda cīņa tiešām starp tirdzniecības kompānijām, bet globāli šo, protams, nosaka lieli globāli, teiksim, resursu izmaksas, un pamatā, protams, to visu kaut kādā mērā tas nāk arī, teiksim, kas notiek Ķīnā, kas notiek vēl kaut kur, pat ne Eiropā. Bet Eiropā es varu teikt mazliet, jā, ka cenas jara kaut kādā veidā, teiksim, pielāgo tām resursu izmaksām, un tad arī tas ir tas kaut kāds indikators, kas arī tad, indicē cenas varbūt pārējā tirgu. Kādreiz tirgu parādās tāda ziņa, es domāju, tas ir vairāk tāds populisms, jā, ka tās cenas tūlīt kritīs minerālu mēsliem. Vai tā ir? Vai mēs varam gaidīt kādu būtisku samazinājumu? Šobrīd domāju, ka nē. Es, protams, negribu būt tas orākuls, kurš pateiks, ka nē, bet es šobrīd saku, ka nē. Mēs redzam, ka cenas ir augušas konkrēti slāpekļa mēslojumam no pagājušā gada rudens līdz šim brīdim praktiski par 100 eiro tonā. Es runāju par tonu, nevis par tīrvielu. Un tā kā nav tādu indikāciju, kas līdz sezonas sākumam varētu taisīt kaut kādu, būtisku cenu kritumu. Un tad, manuprāt, ja mēs runājam par lēmumiem, tas ir līdzīgi kā graudu pārdošanā, tikai minerālu mēslojumu iepirkšanā pirmkārtām neatlikt neko uz beidzamo brīdi, kaut vai sadalīt šos riskus, jo mēs nekad netrāpīsim tanī pašā optimumā, ne pārdodot graudus pa visaugstāko cenu, ne nopērkot minerālu mēslus par viszemāko cenu, bet šos riskus, kaut kā, mēģināt dalīt, ja ne savādāk, tad dalīt. Atgriežoties pie augsnes veselības, tad, principā, ja mēs paskatāmies tās tendences, laikam, ja mēs paņemam, teiksim, pēdējos 3-4 gadus, tad tas arī būtiski īstenībā ietekmēs to saucamo minerālu mēslu lietošanu un tos daudzumus, ko ikdienā viņi lieto, un otrs arī to klāstu vai arī to saucamas minerālu mēslu grupas, jā, vai tie ir NPK vai slāpeklis, tas tika iespaidots noteikti, jā. Un kā tev, kā Jāras pārstāvim, vispār tas izskatās, cik lielu triecienu uz mūsu to augsnes veselīgumu tas ir iedarījis? Jā, runājot par augsnes veselību, es varbūt tā iedalīšu, lai mēs varam saprast, kas ir augsnes veselība. Mēs varam to sadalīt tādās nosacīt 3 daļās, kas ir augsnes bioloģiskā veselība, kas ir augsnes ķīmiskā un augsnes, teiksim, šī fizikālā veselība. Tie tādi 3 lieli pīlāri. Un it kā skatoties šo ķīmisko veselību, mēs arī ietekmējam šo bioloģisko veselību, kas, manuprāt, ir diezgan svarīgi. Bet man prātā par mēslošanas līdzekļu lietošanu vai nelietošanu ir viena tautas dziesma. 1 gadu palaidos maķenīt slinkumā, 3 gadiņus nevarēja maizītē atgūties. Un man liekas, tas ļoti neiet runa par slinkumu, bet iet runa par to, ja mēs kaut ko nelotiesim kaut vai 1 gadu fosforu, kāliju, tas pēcietekme būs pietiekami
ilga, un līdz ar to arī šis atbild uz jautājumu, ka mēs nevaram taisīt fosforu kāliju brīvdienas, lai kaut vai minimāli, bet kaut vai iznese ar fosforu kāliju mēslošanas līdzekļiem ir jānodrošina. Sevišķi zinot to, ja augsnes, teiksim, šis fons, fosforu kāliju fons ir zems, jo, mēs šaujam sev kājā citādi. Ļoti vienkārši. Es arī piebildīšu, tāpēc jau arī tās augsnes analīzes teviņas arī parāda to iespējams izmantot. Tāpēc, ka saimniecībām, kurām fosfors ir ļoti zems un tādā, teiksim, analīžu rezultātus, ko no dažādām laboratorijām var dabūt dažādās mērvienībās, bet ja mēs pārvēršam, piemēram, tādā saprotamā, cik tas ir kilogrami manā hektārā, tad fosforam optimāli būtu jābūt ap 450 kg hektārā fosforu oksīdām, 25 cm dziļumā. Kālijam kaut kādu 500 līdz 800 atkarībā no gramatiskā sastāva. Ja saimniekam jau esošais šis fosforu līmenis ir ļoti zemā līmenī, kas nozīmē, ka tur ir tikai 200 un uz leju, tad jostas savilkšana tieši uz šo fosforu mēslošanas līdzekli tur patiesībā nozīmē, kad ir, teiksim tā, viņam jau tāpat nav ražas potenciāls, jo tas līmenis augsnē nav pacelts. Tur jau tiek zaudēta savu 11% ražas, jo tie 200 kg nav paceļami vienā gadā uz 450. Bet, ja tai gadā arī vēl savelk jostas un neuzliek vispār nekādu fosforu, tad tas ir vismaz vēl 5% tajā gadā raža zudums. Pie nosacījuma, ja gads ir vidējs, pēc apstākļiem. Bet, ja tas gads vēl ir nedodies kritisks ar kaut kādu sausumu periodu un augstumu kombināciju ar sausumu, kā mums tagad pēdējie divi ir, tad tas zudums ir krietni lielāks. Tāpēc saimnieks principā palielina sev riskus. Es nevaru apgalvot, ka katru gadu tā ir. Ja būs ideāls gads, neviens neko nebūs noriskējis daudz. Bet tas risks palielinās, kad zaudē uz tā rēķina. Bet atgriežoties uz pie šīs sezonas, tagad visiem zemniekiem diezgan aktuāli jau jāsaka plānot meslošanas kartes un darbus gan ziemājos papildu meslošanai, gan arī vasarājos. Tad kāds ir jūsu ieteikums šai sezonai, kam vairāk pievērst uzmanību un kas ir ar to slāpekli augsnē pieejamību un mums ir dažādi viņa tipi, un kā tas tiek monitorēts vispār valstī arī. Par slāpekļu, minerālā slāpekļa koncentrāciju augsnē, tur Augu aizsardzības dienests veic šos pētījumus, un tos ir vērts ņemt vērā, un šogad arī varam nesatraukties, ka mēs kaut ko varētu nokavēt, jo pa lielam Latvijā vidēji masa graudaugiem ziemājiem ir izveidojusies diezgan liela, vēsturiski viena no visbiezākiem kviešiem, kas savukārt iezīmē jautājumu par mērķi pirmai devai. Un pirmai devai attiecīgi šis gads ir tāds izlecis, kad liela stimulēšana nav veselīga, spēcīga stimulēšana slāpekli. Jo pirmās devas pavasarī mērķis ir turpināt sabiezināt pietiekamu stiebru skaitu, lai būtu šis nepārspīlētā konkurence, bet lai būtu veselīga 700-600 stiebru vārpām izveidoties kvadrātmetrā. Un līdz ar to, runājot par to pašo mērķi, tagad tas mērķis īstenībā parāda, ka nevajadzēs daudz stimulēt, mēs varam arī pirmo devu maķinīt atlikt. Un daudz, kur literatūrā īstenībā var redzēt vienu atsauci par pirmās slāpekļu papildmēslojuma devas termiņu. Parasti tas ir tad, kad augi atkal atgriežušies zaļā krāsā. Tad visbiežāk literatūrā var atrast šo te apgalvojumu. Latvijā par cik diezgan nestabili pavasari ļoti grūti ir identificēt un ļoti raiba mazā Latvija ir. Vienam ir tāds, otram ir pilnīgi cits stāvoklis un arī vienā saimniecībā var atšķirties. Un tad mēs sakam, kad vidēji ir, ja tev 5 dienas ar vidējo diennakts temperatūru 5 grādi, un pēc tam tu nav paredzams, ka kritums, tad tas ir tas brīdis, kad var sākt mēslošanu, parasti jau ar rapsi sāk, un tad, ja saimniecība var diezgan laicīgi to izdarīt, arī, ja var pāris dienu laikā visu nomēslot. Lielāka izmēra saimniecības bieži vien sāk ātrāk, tāpēc, ka viņam tur 10 dienas prasa vispār vienreiz noskriet pāri, tad tas ir savādāk. Tad tie sāk ātrāk. Bet tā kā par minerālo slāpekli atgādinot, ka mēs arī varam sagaidīt nosacīt informāciju no Augu aizsardzības dienesta un uz tā rēķina arī ietekmēt, palielināt vai samazināt šo slāpekļu devu. Bet primāri pirmā slāpekļa deva nosaka šī biezība.
Tur ir sava attiecība pret stiebu skaitu, cik kilogrami. Tas ir tas, ko mēs iesakam un esam pārliecinājušies, ka ļoti labi strādā. Vēl viena iezīme, kas šogad var parādīties, ka būs arī gadījumi, ka pirmo devu vispār var atlikt līdz kamēr cerošana beidzās. Tad, lai neveicinātu konkurenci. Lai neveicinātu lieku konkurenci, ka tas ir kaitīgāk nekā tā biezība būs pārāk kaitīga un tieši tam nestimulēt. Drīzāk es teiktu, ka caur lapām varbūt, lai augs būtu veselīgāks, būtu šie vārpiņu aizmetnīši un tā tālāk. Tai brīdī caur lapām viņu pabarot arī ar citiem elementiem, jo pavasars tomēr mūsu pavasari tiešām ir augsti palikuši. Es nezinu, kāds šis būs, mēs nezinām, bet adaptēties tajā brīdī vajadzētu un tad drīzāk caur lapām kaut ko uzmiglot. Bet tiem, kam būs tie biezības pārāk lielas, tad tā. Bet tāda īpatnība būs. Pietiekami raibi. Tie varētu būt mikroelementi, ja caur lapām. Jā. Bet, ja es varu paturpināt, tad, principā, mūsu vienmēr vienots, teiksim, vēstījums lauksaimniekiem pavasarī ir nesteigties, jo mēs neko nevaram nokavēt. Tas ir viens. Un otrs, manuprāt, ir saprast, kāpēc, jo Gatis jau pieminēja biezi, tad kāpēc mēslot vēl? Un, principā, saprast katras rīcības, to mērķi. Un trešais, ko es gribu pieminēt, protams, šīs, ja mēs runājam par slāpekļa mēslošanu, papildu mēslošanu, tad tieši slāpekļa mēslojuma veids, šīs slāpekļa formas, saprast, kura strādā, jo augi uzņem slāpekli tikai nitrāta formā, ir mēslošanas līdzekļi, kas satur abas šīs formas, ir, piemēram, amonijas sulfāts, kas satur tikai amoniju formu, un gadu, teiksim, garumā pētot arī mērot šo, monitorējot ar N-testeri, es esmu sapratusi, un arī Gatis arī to, kā saka, mēs esam novērojuši, ka tomēr šī tikai amonija forma, kas ir mēslošanas līdzeklī, viņa agri pavasarī strādā lēni un praktiski nestrādā, jo tur ir vajadzīgas temperatūras, tas, ko Gatis pieminēja, lai šī temperatūra aug, lai viņa ir, teiksim, tāda, kas palīdz jau mēslošanas līdzeklim amonija formai pārvērsties par nitrāta formu, jo tā mēs kaut kādi neapzināti, nezinot, mēs varam augus turēt badā ilgi, uzliekot, piemēram, amonijas sulfātu. 2-3 nedēļas ir, teiksim, dažkārt tas, ka augi vienkārši mēslošanas līdzeklis tur ir, bet viņš nestrādā. Cik tad lielai jābūt tai temperatūrai augstnā, lai tie mikroorganismi sāktu kustināt to slāpekli? Pakāpeniski palielinās, bet vispār jau veselīgi ir tikai no kaut kādiem 12 grādiem augstnē. Tad pēc tad viņi ir tā kā vajag. Jā, tad mikroorganismi strādā, bet auga augšanā sākās no 5 grādiem. Jā. Bet tāda laba iesarusi. Runājot, teiksim, par ziemājiem, jā, iespējams, cerušanas veicināšanai, tad jau rudens ir jābūt tam nodrošinātam principiem. Principā, cik labi rudenī parūpējies, tev rudens ir tas garants tam, cik tev daudz ir atlicis, ko pavasarī kompensēt. Un ja tu rudenī visu izdarīs pēc iespējas labāk, tad tev jau sākās pirmā efektivitāte un taupīšana tajā pašā slāpekļa kontekstā, kā tu vari pirmo devu attiecīgi mazāk lietot. Bet tas neizslēdz, kaut es arī minu, ka ļoti daudz biezus laukus šogad netrūkst arī lauki, kas ir vēlu sēti un diezgan plāni un šķidri. Protams, ka šogad arī būs saimniecības, kurās ir vajadzīgi visi 100 kg tīrvielā stimulam, un vienkārši runa iet par to raibumu un nevienmērību, cik var būt pat vienas saimniecības ietvaros, nerunājot par reģioniem. Tā kā katram ir jāvaktē sava konkrētā situācija. Nav universāls recepts. Ja, tad mēs saprotam, tad slāpeklis mums ir lapas stiebriem cerošanai. Ja? Kā ir ar vasarājiem? Kad viņu labāk uzlikt? Vai līdz ar sēju, vai tur mēs dalām? Ar seju. Es varētu pateikt arī šo, ka diezgan konsekventi mēs iesakam tomēr vasarājiem pirmo slāpekļa devu jau iestrādāt, teiksim, gandrīz kā pamatmēslojumu. Neļaut viņam tur pēc kaut kāda brīža, ja mēs virsmēslotu, viņam tur kaut kur kavēties uz augstus, mēs nezinām, kādi būs apstākļi, bet visefektīvākais ir pamatmēslojums un arī pirmā deva iestrādāta jau augsnē. Bet kā ir ar to faktu, kad, teiksim, pie sausajiem laikapstākļiem iestrādāt kaut kur ļoti tuvu tai saknēm, mēs neveicinām sakņu stiepšanos pēc ūdens, jā, un tad viņš tur tā kā pēc tam ātrāk iznīks un beigās mēs zaudējam atkal ražā. Es teikšu tā, ka
Pārāk tuvu, un jau ir, teiksim, modernās sējmašīnas, kas jau paredz, kurām teorētiski jau paredzēta pareiza šī mēslošanas granulas novietojums tā kā uz leju un uz sāniem, un tur tie centimetri, bet, piemēram, slāpekļa papildu mēslojums, viņš tiek teiksim, izkliedēts un iestrādāts, un tas ir, teiksim, tas veids, kā Tas ir jā, papildinājums. papildu Bet mēslojums. līdz ar sēju, tad viņu tomēr vajadzētu kaut kā nedaudz tālāk no tā. Es paļaujos uz gudrajām sējmašīnām, ka, tas ir paredzēts tā, ka tā granula nav tieši blakus sēklai. Runājot par vasarājiem, es teiktu, ka tas slāpeklis jau pietiekami arī pašķīst, un tas viņš ir tad slāpekli liekam ar sēju jau uzreiz, un tad parasti jau mums arī iesējam tad, kad tas mitruma apstākļi ir optimāli. Tas nav vēl sausums sēšanas laikā. Un var lokāli gadīties kaut kādu nogabalu uz tīrumu, kur ir pasausāks, bet pa lielam mēs tieši sējam tad, kad tas mitrums vēl ir, tad tas slāpeklis izšķīdīs pa vairāk plašāk paaugsni, un tā tehnoloģija, man liekas, ļoti pareizi ir vasarā lielu daļu slāpekļa un pamatmēslojumu ielikt jau pirms sējas, vai ar sēju, nevis virspusē. Tad par slāpekli un tam pirmajām lietošanām plus minus ir skaidrs. Kā ir ar sakņu attīstību? Kas tur būtu vairāk vajadzīgs? Tas ir fosfors vai kaut kas cits? Jā. Jā, Tieši. protams, tas tiek teikts, ka fosfors, protams, ka sakni jau mēs arī sākam veidot kopā ar sēju, izmantojot fosforu saturošo komplekso mēslojumu vai kā tur katrs izvēlās, bet, protams, kad augam sakne ir jānoformē jau rudenī tomēr. Atceramies arī to, ka pavasara vēsās augsnes, protams, neveicina un neļauj augam uzņemt fosforu ar saknēm. To mēs ļoti bieži redzam. Šis, protams, tipiskais šis lilā augi, kas ir nokrāsojušies. Loģiski mēs varam palīdzēt arī ar ārpussakņu fosforu, kas ir pietiekami efektīvs un ātrs, kas tā kā iedod augam to sitienu, lai tās saknes, teiksim, arī sāktu augt no šī virs ārpussakņu fosfora, bet teikšu tā, tiklīdz nostabilizējās augsnes temperatūra, tas, ko Gatis teica, es teicu, virs 10-12 grādiem, šis process aiziet un sakne sāk augt pati, piekļūstot, protams, barības vielām, kas ir augsnē, ja viņas tur ir, protams. Cik vispār minerālu mēsls ir tas izmantojamais fosfors? Tas ir, Ja nav noslēpums. tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka ar fosforu mēs varam rēķināties kaut kādiem 20-30% no tās fosfora tīrvielas, ko mēs iedodam. Varbūt Gads var kaut ko vēl iekomentēt. Ir mainās tikai tā procenta, bet ļoti tuvu turās šiem pašiem 20 līdz 30. Atkarībā no tā, ja tukšāk augsne, skaidrs vairāk nostrādās tas mēslojums. Bet ar fosforu mēs nekad nevaram paļauties, ka viņš vairāk kā puse aizies auga attīstībai šogad. Bet tā pārējā daļa bieži vien nobīstās saimnieki no tā, ka tā nobloķējās. Jā, viņi aiziet kaut kādos citos savienojumos, bet viņi atnāks atpakaļ. Vienkārši tas resursi jāuzkrāj. Un tāpēc ražu pamatā 80, ja mēs runājam par fosforu, tad aktuālai ražai 80-70% fosfors nāk no augsnes resursiem. Un tāpēc ir tik kritiski svarīgi tam resursam būt labam, tāpēc, ka tas ir tas, principā, stabilitātes garants, nevis tie 20-30%, ko papildus mēslo. Un tas tādā veidā, jā. Vai kaut kā ar organiskajiem mēslošanas līdzekļiem mēs varam tā kā uzlabot to uzņemšanos Jā, augā? jā, organiskie mēsli, protams, nodrošina vēl papildus labu vidi šai pašai bioloģiskajai posmam, tāpēc, ka to ogleklis ir laba vide. Ogleklis ir vajadzīgs augiem tādus, kādus mēs audzējam pārtikā. Tie ir parasti augi, kas ir tādi cukuraināku, kā teikt, koncentrāciju. Un ogleklis ir vajadzīgs šī cukuru veidošanās procesā. Bet organiskā viela viennozīmīgi pat nākot līdzi ar barības elementiem un iedodot vidi mikroorganismiem ļoti labi veicina. Tikai tie organiskie mēsli ir tik ierobežots resurss, cik viņš mums ir. Tā ir tā bēdīgākā puse, un Latvijā, man liekas, mums ir diezgan bēdīgs pret atsevišķām citām valstīm Eiropā. Jā, tāpēc, ka lokopība tomēr ir, nav dominantā nozara, protams, tas ir daudz mazāk, bet, manuprāt, kā mēs varam vēl kaut kā uzlabot, ir šie pasākumi, kas ir, piemēram, starpkultūras, augu seka, un tie ir tādi, viss tas komplekss, par ko mēs domājam par augsnes veselību.
Ne tikai, protams, minerālais mēslojums, bet arī viss tas, kas atstāja kaut kādu, jo mums nav kūtsmēsla vai, teiksim, digestāta, kas vēl var atstāt augsnē kaut kādus, šīs palīdzēt izmantoties barības elementiem, kas ir, atstāt, teiksim, kaut kādu procentu organisko vielu un veidot šo augsnes veselību kopumā. Sanāk tā, ka slāpeklis mums ir, jā, fosfors ir, saknes, lai saka, arī attīstās. Kas notiek ar tiem cukuriem? Tu jau biji sācis runāt un starp to saucamo citoplazmu, jā. Kas tur tā kā tāds varētu būt, kas mums uzlabotu to saucamo gan principā ziemēm pārziemošanu un vasarēm arī sausumu izturību? Tas ir kalijs tad sanāk. Jā. Viens no tiem Principā visi barības elementi balansā nodrošina to iespēju augam ar šo barības elementu kokteili izveidot sev to veselīgo cukuru līmeni, teiksim tā, pašā auga šķīdumā, un tas tad arī veido to augu spēcīgāku pret visu. Un vēl viena nianse, ja mēs augsni noturam veselīgāku no visiem barības elementiem, mēs sākam skatīties arī, kas ir tie kaitīgie kultūraugi, kurus mums nevajag pavīdīt, tos nezāles. Nezāles parasti ir sīkstāki kultūraugi, kuri fundamentāli ir kultūraugi ar mazāku cukuru saturu. Un viņiem ir mazāks augsnes auglības līmenis, ir pilnīgi pietiekams. Un tad, ja mēs uzlabojam augsnes auglību, patiesībā mēs iedodam iespēju mūsu sētai pamatkultūrai, mūsu vadītai pamatkultūrai būt spēcīgākai, būt konkurētspējīgākai, un īstenībā mēs augsni uzturam veselīgāk no šī konteksta. Ja mēs skatāmies, teiksim, NPK, mēslojums. Daļa no tiem elementiem ir skaidri zināms, kad ir nepieciešami vegetācijas perioda sākumā, citi elementi ir nepieciešami tā kā perioda vidu vai visa perioda garumā, un, teiksim, vasarējos kalijs. Kā tad ar viņu viņš vajadzīgs jau visiem pārsvarā, tam nodrošinām jābūt visu vegetācijas periodu. Tādā ziņā par to ir jāpadomā visu periodu, bet lai augs saņemtu visu laiku šo piedāvājumu, tas piedāvājums ir tas mainīgais faktors, pat tad, ja mēs augsnē esam sakārtojuši to lielo resursu, protams, kad vienalga tas piedāvājums nebūs vienmērīgs. Un tad tās runa par tām temperatūrām, ka aiziet zem kaut kādiem grādiem, un te jau ir tas risinājums, tās puzles gabaliņi liekas kopā no tā, ko mēs runājām, ka temperatūras ir zemes un neizmantojās citi barības elementi, tad tos mēs kompensējam caur lapām. Tad ir tas īstermiņa risinājums, un ar mēģinām nodrošināt, lai tam augam nav šī bada dienas, vai ne, un tā kā konfekti iedodam. Un tā rīcība, šī rīcība, zinot, kurā brīdī viņam ir jāpalīdz caur lapām, kurā brīdī tam vairs nav nozīme, līdz ar to netērējot līdzekļus. Viss šis menedžments ir sarežģīgs process agronomam saimniecībā, bet, ja to izdara labi, tomēr rezultāti ir gan efektīvi. Mēs to redzam ļoti daudz piemēros. Un paturpinot par barības vielu pieejamību, mēs saprotam, ka diezgan kritisks periods ir pats vegetācijas tas sākums, dikšanas periods, kad sāk veidoties pirmas iezīmes varpiņai, varpiņu skaitam, tālāk graudu skaitam. Jautājums par pārējiem etapiem, teiksim, tas būs stiebrušanas fāze, kaut kas ļoti tūs piengatavības fāzei. Kā tur ar tiem mēslošanas līdzekļiem? Es pastīšos varbūt jau atpakaļ uz rudeni, ja mēs skatāmies uz ziemājiem, jo, teiksim, mēs to izlietni, teiksim, izveidojām, to, kur kaut kam būs krāties jau rudenī. Un šobrīd, ja mēs skatāmies uz visām, teiksim, uz veģetāciju vai uz veģetācijas garumu rudenī, tad principā mums jau jāsāk domāt par šo, teiksim, visu šiem procesiem, ko mēs varbūt kādreiz veicām pavasarī. Es tā kā velku uz mikroelementu mēslošanu jau rudenī, jo principā, ja mēs skatāmies uz graudaugiem, viņi tie sasniedz jau, teiksim, cerošanas fāzi jau rudenī, un tas nozīmē to, ka jau tas ir moments, ka mums ir jādomā par šo ražas veidošanu, par šo vārpiņas veidošanu ar mikroelementiem būtiskajiem, kas ir graudaugiem, piemēram, tur mangāns, cinks, varš. Un
tad pavasari, sagaidot pavasari, protams, ka mēs šo procesu virzam tālāk. Un Sendija jau pieminēja, ka lauksaimnieki tā kā cenšas tā kā pierunāt kādu, vai tomēr nevar iztikt tikai ar ārpussakņu mēslojumu, un viss būs pietiekami. Es saku, protams, ka nē, jo vēlreiz mēs atkal šaujam sev tā mazliet kājā, jo tas viss ir bilance. Ja mēs kaut ko neiedodam, jo kā mēs runājam, makro elementi, tas nozīmē, tas ir daudz. Mēs nevaram gribēt dabūt daudz, iedodot maz. Un līdz ar to šī bilance neveidosies, un tad tie būs mīnusi. Un līdz ar to šo virzību pavasarī atkal skatāmies, jo mēs arī iesakām kādreiz mēslot arī ar NPK pavasarī, virsmēslot ziemājus, skatoties uz situāciju. Un virzam šo procesu, vērojot augus, pavisam vienkārši. Un pieminot par to stibrošanas posmu, kas tur tāds aktuāls ir ar to mēslošanu graudaugu kontekstā. Rapsim tur būtu skaidrs, raps ļoti apetalīgs slāpekli. Rapsim līdz tai pumpuru parādīšanās līdz tai pēdējai mēslošanas reizē ir jāiedod attiecīgās porcijas un arī kontrolētā veidā. Ar tehnoloģijām mums ir piedāvājumi, kā zināt pareizās devas. Bet graudaugiem ir svarīgi viena nianse, kas ir, mēs tā aktīvi uzsveram, augu vajag pabarot tā, lai viņš joprojām grib ēst. Kāpēc? Vēl jau vairāk mūsu Latvijā ir apstākļi tādi, ka, lai mums ir labs kā mitrums vidēji, ja mēs skatāmies par citas valsts, mūsu apskauž. Mums nokrišņi ir vairāk kā izžūšana, un mums te ir lauksaimniecībā vispiemērotākais reģions. Bet tajā pašā laikā mums tas mitrums viss ir nokoncentrējies uz rudeni un ziemu, ja? Ka jāsāk kulta, tas sāk liecelīt, un problēma ir tā, ka mitrumu resursu augsnē ir tā kā, tā ir problēma, tas ir labi, ir resursu uzkrājies, bet, lai augu sagatavotu tam tomēr sagaidāmām sausumam, kas bieži vien pienāk, vai maija beigas vai jūnija sākums, mums svarīgi augam ir pietiekami liela sakne, un graudaugiem šeit ļoti labi jāprot nokontrolēt arī šīs saknes attīstību. Ja līdz cerošanas beigām sakne aug diezgan līdzīgi, kā viņi cero augšpusē, tad, kad sākās stibrošana, saknes attīstība var nobremzēties, ja augsnē pārspīlēt liels slāpekļu nodrošinājums. Un lietojot, piemēram, varbūt ļoti lielu uzkrājumu slāpekli sakrājot agrā aprīlī, kas atbrīvosies maija 2. nedēļā, tur rāda īsumā 1 nedēļu vai 10 dienas pārbagāt slāpekļu koncentrāciju, un augstai brīdī paliek slinks uz slaknes attīstību, tas viss aiziet zaļajā masā, bet to sakni vajadzēs vēlāk, tā ka no šīs zaļās masas vajadzēs mitrumu vielmaiņai, lai sapildītu tos cukurus, visus sapildītu vārpā. Šeit man labi sasaucās tas, ko Mihails vaicāja par augsnes slāpekli, bet ko mēs tā kā īsti neatbildējām bet es tagad tā kā nonācu līdz tam par šīm augsnes slāpekļu analīzēm, ko veic pavasarī, kaut kad martā. Viņš tur ir tas slāpeklis, teorētiski, tur tiek noteikts tas daudzums lielāks, mazāks, bet mēs praktiski nekad nezinām, kad viņš no augsnes atbrīvosies, un līdz ar to tas ir tas nekontrolējamais process, ko, teiksim, ja netiek izmantoti nekādi rīki, mēs vispār nesaprotam. Mēs vienkārši kaut ko pēkšņi ar aci redzam, kaut kas paliek zaļš, kāpēc? Bet, ja tiek izmantoti rīki vai testi, principā testeris ir tas, ar ko slāpekļu testeris, ar ko mēs tā kā varam redzēt šo auga piesātinājumu. Tas, protams, mēra klorofilu, bet idejas, ka mēs redzam auga piesātinājumu ar, ja tā nosacītu pārvēršam ar slāpekli. Un tur ir klāt arī šis augsnes slāpeklis. Kad viņš tur ir iekļuvis tenī augā, mēs praktiski bez kaut kādiem mērījumiem pateikt nevaram. Tas, ko mēs iesakam, var veidot šos nemēslotos lauciņus, vienkārši kaut kādu mazu nogabalu, kādus 3x3 metrus, nosegt ar brezentu, ar jebko, kad brauc veikt papildu mēslošanu, un tas arī var, kaut kādā zināmā mērā ir ļoti labs indikators tam, lai mēs redzētu, vai kad šis augsnes slāpeklis sāk strādāt. Jo var būt gadi, ka šis nemēslotais lauks var būt stipri līdzvērtīgs tam, ko mēs esam mēsloši. Un šeit parādās šī starpība, ko mums, kā Gati saka, ir tikai jāpiemēslo līdz tam, kas augam pietrūkst. Nevis dot tā kā ļoti daudz, nezinot, kāpēc, un tā kā, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas vienkārši nav, bet mums ir rīki un zināšanas.
iziet tā kā visiem mūsu makroelementiem cauri, sapratam, kad ko būtu jālieto, bet ir vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar to saucamo dalīšanu. Ja? Tad ir dažādas tehnoloģijas, dažādas tradīcijas. Ja? Teiksim, ziemā jūs to virsmēslojumu tur dala 3 daļās, ja? Vasarā jūs tas ir 2. Un kāds ir jūsu viedoklis, ar ko jūs ikdienā saskaraties? Ko jūs varat ieteikt šajā pavasarī mūsu zemniekiem? Ja? Vai tas būs vairākas mēslošanas reizes, vai tur vairāk koncentrēt uz kaut kādu konkrēto auga attīstības posmu? Un kādas vispār ir tendences? Tas jau, ko mēs pieminējām sākotnēji, ka pirmā reizē būtu jābūt pamatotāji ar temperatūru un ar šo dzinumu skaitu, bet tas, ko es esmu ievērojis praksē, ka lauksaimnieki nepadomājot atkal, kāpēc tīri ātri skrien ar otro slāpekļu papildmēslošanu. Un jautājums ir, kāpēc? Vai šis pirmais slāpeklis jau ir, teiksim, izmantojies, vai viņš ir izstrādājies? Visbiežāk tā tas nav, un līdz ar to es nekad neiesaku šo otro reizi veikt, teiksim, pēc 2-3 nedēļām. Veicot monitorēšanu ar slāpekļu testeri, ar N-testeri, tas parasti ir 3 pat 4, dažkārt vairāk nedēļas, kad augs atkal sāk pieprasīt otro slāpekļu papildmēslojumu devu, un līdz ar to nekad es pat neatceros savā praksē tādu gadu, kad tas būtu noticies ļoti, šī slāpekļu izmantošanās notikusi ļoti ātra. Visbiežāk to ietekmē vai parasti ietekmē temperatūra un mitrums. Tiklīdz nostabilizējās vai nostājās šie optimālie apstākļi ar temperatūru, ar mitrumu, šīs papildmēslotais slāpeklis izmantojās, un tikai tad mēs varam domāt par otro slāpekļu papildmēslošanu, un trešā papildmēslošana parasti tiek virzīta kvalitātei. Un tas arī dažkārt manā praksē, ja mēs veicam šo, teiksim, monitorēšanu, dažkārt ir pirms jāņiem, dažkārt pēc jāņiem. Tā kā visbiežāk, ja mēs redzam saimniecības aprīlī, visi darbi izdarīti ar mēslošanu vai māja sākumā, bet patiesībā tas ir process līdz jāņiem. Es runāju šobrīd par ziemājiem, bet Gatis var atkal no sava, teiksim, skatu punkta. Par mēslošanas reizēm, protams, ļoti grūti ir vispār prognozēt vienmēr uz priekšu, tamdēļ ir izmantojumi šie instrumenti, lai varētu identificēt, vai tajā sezonā, jo mēs šodien nezinām, vai maijā augsnes resursi atdos veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ja būs mitrs silts, augsne strādās tik forši, kad viena deva, kas varbūt bijusi iedot otrā, ka maija sākumā, viņi ļoti labi nostādās līdz karoga lapai un nevajadzēs līdz pat proteīnu devai, kas ir pa vārpu, līdz tam neko nevajadzēs. Var gadīties arī tā. Bet tad viena iezīme to, ka šogad bija daudzām saimniecībām pirmā deva būs vai nu maza vai vispār atlikta. Tas ir jau pazīme. Un tā kā otrā, trešā atkarīgs no monitorēšanas tajā sezonas brīdī. Un proteīns jau ir atkarīgs arī no tā apstākļiem, ja mēs jūtam, ka ražas potenciāls ir. Tam parasti mums ir problēmas ar proteīnu, tad skaidrs, ka pa vārpu dos proteīnu. Tā kā tās reizes ir tiešām tikai sezonas laikā ir secināms. Un mēdz būt no 2 ziemas graudaugos līdz 4 reizēm. Vasarājiem tās būs 2, jā. Rapsim ir bijuši arī, ka 3 reizes papildmēslojums slāpeklim pavasarī, bet parasti strādā dēļ loģistikas, jo tur tie termiņi arī tuvāk, parasti jau ir 2. Labi, tad es domāju, ka mēs esam izrunājuši principā visus aspektus, kas ir saistīti ar šodienas tēmu. Paldies jums, kad atradāt laiku komunikācijai, un es domāju, ka mūsu visi skatītāji, kā arī dažāda līmeņa un profila speciālisti varēs iegūt no šī podkastā un turpināt sadarbību. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, bija interesanti. Un mēs ar jums tiekamies nākamajā podkastā, kur mēs runāsim par mūsu jaunākajām šķirnēm, kā arī auga aizsardzības līdzekļiem, jaunumiem un tehnoloģijām. Tiekamies nākamajā podkastā.